Sāvis arī veselos mācības skolotājs. Diezgan daudz, 12 gadus, jau diezgan aktīva lekciju un semināru vadīšana visā Latvijā. Mēs tās tēmas galvenokārt ir arī šodien pieskārsamies par attiecībām ar puišiem un meitenēm, puišu audzināšanu skolā, kur mēs tikai mācāmies Latvijā veikt. Tā kā jums biedra nākotnes Latvija, tad, protams, ka jautājumi ir būtiski, jo padalīšos dažās domās arī šodien par dažām problēmām, kas gaidāms ir. Diemžēl gaidāms ir nākotnē attiecībā uz vīriešu pasauli, jo meiteņu pasauli tā ir attīstās droša, radoša, bet dažas lietas vienkārši jāpārspriež. Man ir prieks satikties ar jums, jo mēs kopīgi varam to visu paskatīties mazliet savādākā gaismā, jo Dievs sūtīja savu dēlu, viņš sacīja, ka viņš ir pasaules gaišums. Un tie cilvēki, kas viņam tic un sako, to sirdīs darīs, un viņš ir devis šo gaismu. Kā viņš pats sacījis, jūs esat svece, ko ietecinājis neviens neliek uz galda, bet uz galda, lai spoži spīd. Un tāpēc arī, ja mēs domājam par to, ka Dievs ir mīlestība, tad šī gaisma arī ir mīlestība. Un sargāt viens otru sirdi vai sargāt savu sirdi ir nosargāt šo gaismu, ko Dievs mums ir iedevis. Mīlestība sastāv no 3 daļām – eros, filija un agape, kā jau arī jūs tās pārunājuši. Zinat, pirmais ir mīlestības ar cilvēkiem, starp vīrieti un sievieti. Otrais ir mīlestības ar brāļiem un māsām, un trešais ir mīlēt Dievu. Latviešu Bībelē Jēzus 3 reizes jautāja Pēterim, vai tu mani mīli, bet viņš patiesībā jautāja dažādos līmeņos. Vai tu mani mīli kā cilvēku, kā brāli un kā Dievu. Pēc Pēters arī sāk raudāt, teiks, kungs, tu visu zini. Un tāpēc arī šodien mēs pieskārsimies vairāk šīm pirmajai daļai, un patiesībā cilvēks, dzīves draugs vienmēr ir jāizlūdz no Dieva. Un attiecības vienmēr arī dzīvē mēs zinām bez šīs garīgā skata. Un tā ir taisnība, ka divi ticīgi cilvēki satiekās puisis un meitene. Dzīvi nevar paši vien nodzīvot un daudzās lietās mums uztur un notur šī saita vai arī šis spēks, bet ja Dievs ir iedevis kaut ko ļoti skaistu, meiteni vai puisi, kā brīnišķīgi cilvēki tev līdzās un tomēr dzīvē gadās tāda sarežģījuma. Gandrīz vai liekas pazūd arī tā vēlēšanās un pazūd tas ticības spēks. Un liekas vispār, kāpēc manā dzīvē viss tā ir sarežģījies, vai jaunībā reizēm liekas, ka es esmu neveiksmīgs. Man neizdodas nodibināt attiecības ar puisim ar meiteni un meitenē ar puisi, un liekas, vispār nav tāds domas, nav prātā, ka vispār nav vērts dzīvot, un vispār esmu neveiksmīgs. Tad Dievs ir iedevis kaut ko labu, bet ja šis labais sāk aizvainot vislabāko, tad tas ir ļoti satraucoši, un to vēlos arī no savas dzīves pieredzes pateikt, ka uz cilvēku vienmēr ir jāskatās caur Dievu. Nevajag uz Dievu skatīties caur cilvēku. Un tāpēc arī, lai šīs lietas vienkārši sakārtotos, tad arī mēs arī šodien vienkārši pārunājam par šīm lietām dažas tādus mezglu punktus. Vienkārši jums pastāstīšu, padalīšos pieredzē, kuras nezinot tiešām var ieiet tādā strupceļā, un tad liekas viss tā iekšējā sajūta un visu pasauli, un viss aiziet tā drusciņu pa pieskari. Gluži tāpat, kā mums noliek priekšā zupas šķīvi, un droši vien arī jūs, un viens, kas jau ir kaut ko tādu darījis un ēdis, viņš ņem karoļu. Mēs taču neapsēžamies pie galda, un tagad mums priekšā ir galda rīka, un tagad mēs ar tādu doma, varbūt tagad ar dakšiņu pamēģināt to zupu paēst dažādības dēļ, vai varbūt ar nāzi. Mēs zinām, ka zupa ir jāēd ar karotu. Tas izdodas vislabāk ar karotu. Arī attiecībās
ir diezgan daudz tādi mezgla punkti šīs upes un karotes attiecības, kuras puisim ir vērts zināt meitenēm un meitenēm puisī, jo to visu arī ir radījis Dievs. Jo vīrietis un sievieti ir vienas pilnības, divas pilnības daļas. Lai arī manā stāstā reizēm es sacīšu, jūs jau tos puišus tur, meitenes lielas un tos puišus tur reizēm tur tā un šā un otrādi. Tās viss ir tikai tās mans subjektīvais tas stāstījums. Bet iepazīt un redzēt, jo dzīve nav balsamāns, tas, ko stāstīšu, vai gaidot aiz auss, jo jādomā ir pašiem, bet tikai tas, reizēm mums tas vienkārši noderēs. Pašā sākumā man daudzreiz tiekoties ar jauniešu auditoriju, es dzirdu tādu teikumu vai tādu vārdu salikumu, ka mīlestība ir nelaimīga. Tad lūk, mīlestība tāpat kā cukurs, kurš ir rūgsvars, nav cukurs. Viņš tikai pēc vārda ir vairs cukurs, bet viņš nav salds, viņu vairs nevar lietot. Tā arī mīlestība pēc savas definīcijas, pēc savas būtības nevar būt nelaimīga. Bet mēs zinām, ka nelaimīgi iemīlējies, un tas ir kaut kas cits. Tad, kad cilvēks ieraug viens otru, piemēram, puisis ieraug meiteni un meiteni puisi, jāatcerās, ka šīs sajūtas, tas rozā mākons un milzīgi, tas iesit pa galvu, un iesist var jebkurā vecumā. Tas ir līdz pat mūža beigām var iesist pa galvu. Un beigšņi karstums un liekas vispār ārprāts, man vienkārši liekas, ka pasaule nolīgojās, un tad apmēram ir tas 1000 īsziņu laiks dienā, un dienu un nakti jādomā par to cilvēku. Un tad ir šis milzīgais, tad jau, ja tu esi precējies, tad milzīgi pārmetumi, drausmas, kā tas ir iespējams, ko tu man ietagad tuksnesīs sev ar ķēdēm, es no šīm domām nekur nevar izvairīties. Vēlos atgādināt, ka šīs sajūtas nosaka ķīmisku vielu kokteils mūsu smadzenēs, un sākās iemīlēšanās laiks. Cilvēks, kad viņš ir sajūt šīs karstās sajūtas, viņš ir iemīlējies. Cilvēks, un kas ir šīs iemīlēšanās laika, ļoti interesanti. Patiesībā iemīlēties nevajag baidīties nekādu, un tas paceļ mūsu radošās spējas, un dzīvēs var rakstīt tikai iemīlēs. Un patiesībā visu laiku liekas ir ļoti skaisti. Ko vēlos atgādināt? Ka šis rozā mākons nav mūžīgs. Viņš ilgs tikai apmēram 9 mēnešus. Tas nozīmē to, ka tev iesit pa galvu mājās brīnišķīgi sieva un vienkārši liekas izturē, ko man tagad darīt visko karstos. Un nav jājūtas vainīgi, vienkārši izjūt, nedara muļķības, pagaida pēc 9 mēnešiem apmēram un tad izdomā, ko darīt. Sākās ceļš, kas vienmēr beigsies ar krustcelēm. Tas nozīmē to, ka krustcels jau ir iezīmēts pirmajā sekundē. Tāpēc arī vienmēr ir izvēle sākt šo spēli vai nesākt, jo šķiršanās. Ja jau šķiršanās ir paredzama patiesībā, vai sagraut kaut ko ļoti skaistu, bet jaunībā tas ir tā, ka cilvēku mēs paši nemīlam, mēs mīlam priekšstat par viņu. Pats galvenais iemīlēšanās definīcija, kas nosaka to, tad mēs redzēsim, kāda ir mīlestības definīcija, kas padara viņu mūžīgi. Mīlestības definīcija ir, tu esi pasaulē, lai man būtu labi. Tas nozīmē, ka iemīlējies cilvēks ir ļoti prasīgs. Kāpēc tu nepazvanīji? Viņš man nezvanīs, arī nezvanīšu, viņš vispār neteikšu viņam neko. Un patiesībā visu laiku mēs staigājam ar tādu rāmīti. Wow, skaista meitene, forša, tur mati, viss sēk, kājas nav tik garas. Katrā ziņā, mēs īstenībā viļamies, ka kaut kas, es domāju, ka šie cilvēki nav tāda īpašība, viņš atkal kaut ko tādu pateica. Pēc 6 mēnešiem šī hormona līmenis, kas jau ir atklāts, mīlestības hormons, tā viņš arī saucās, šī hormona līmenis neizbēgami sāka samazināties. Un tas nozīmē, ka parādās tā migla sāk izklīst un sākās parādīties tā kā drusciņi strīdiņi, tu vienkārši tā sajūta sāk izgaist, un beigās tas tiek tā kā vienkāršots to, ka tas cilvēks vairs nav tik mīļš, bet tā sajūta jau tevī mazinās, ne jau tai otrā cilvēka. Un mēs nonākam, parasti tās ir meitenes, kas jau pirmās tā uzdod tādu jautājumu, saka, lūdzu, ko tad mēs tālāk darīsim un tā tālāk. Un cilvēki, sevišķi jaunībā, vairāk vai mazāk saprot,
ir divi varianti. Vai nu viens variants iet tālāk kopā, palikt kopā, vai nu izšķirties. Un visbiežāk ir jāizšķirās. Un tāpēc, ka tas nav nekas traģisks. Iemīlēšanās ir dažreiz ļoti nelaimīgi, jo vienkārši izšķiršanās tas ir skumīgi. Bet vienmēr ir jāatcerās, ka tas ir laiks, kas mums kaut ko ir iemācījis, un jebkurā gadījumā māca mūs mīlēt. Un mīlestība, kur sākās pēc tam, arī starp dienu saka, viņi paliek kopā, vai arī, ja mēs bagātināmies, mīlestības definīcija ir citādāk. To es esmu pasaulē, lai tev būtu labi. Un tāpēc arī mīlestība ir mūžīga, ka mīlestībā tu nekad neesi otrais. Ja iemīlējies cilvēks saka, tāpēc tu nenāc, tu kavējies, es te salu. Tad mīlestība vienmēr saka, es reizējos par tevi, es domāju, kur tu biji un kā es tev varu palīdzēt. Un tāpēc arī dzīvojot tādā brīnišķīgās attiecībās ģimenē un esot diezgan tādās zināmās pārliecībā, problēmas sākās tur, kur mēs iemīlējušies, atkal atgriežamies iemīlējušies stāvokļā, kur mēs gaidām no citu. Un lūk, tāpēc arī mīlestība nevar būt nelaimīga, jo viņa patiešām ir mūžīga, jo visu laiku mums ir jāmācās. Es esmu pasaulē, lai tev būtu labi. Tas nozīmē, ja tu gribi būt pirmais, tad tu esi viss kalps. Un šajā vietā vēlos atgādināt vienu interesantu lietu, kā sevišķi tas ir svarīgi atcerēties puišiem, jo Bībelē sacīts, ka vīra galva ir Kristus un sievas galva vīrs. Mums uzreiz tā paceļās, ka nu tad jau Kristus tā virspusē, un tad viņš tā kā vīram saka, kas jādara, un sieva tad ir apakšā, tās piramīdas apakšā, un liekas, nu tad sieva jāklaus vīram un tā tālāk. Patiesībā šī piramīda ir vislabāk saprotam, ja mēs viņu apgriežam otrādi. Tas nozīmē, ka sieviete ir virspusē, tas ir zieds, vīrs tas kāds un Kristus sakne. Sieva atbalstās vīrā, vīrs atbalstās Kristu, un tāpēc vēlos atgādināt, ka tas vīrietis, kurš meklēs savu spēku sievietē, viņš patiesībā ļoti sasitīsies. Viņas spēkam ir jābūt Kristu. Tas tā kā šī siena aiz manis, es vienkārši atbalstos tajā sienā. Tikko šī īstenībā lielā mērā vīrietis ir nevis tāpēc, lai komandētu un valdītu sievieti, jo sieviete ir viena lieta, kas Bībelē ļoti skaisti uzrakstīta. Nekur Bībelē nav teikts, ka sievietei būtu jāmīl savs vīrs. Ir teikts mīlēt, tas nozīmē vairāk paklausiet, cieniet, godājiet, palīdziet viņiem būt vīrišķīgiem. Tāpēc, ka sieviete jau piedzimst ar mīlestību. Sieviete piedzimst ar spēju mīlēt, bet vīrietim tas ir jāiemācās. Un tāpēc arī teiks, vīri mīliet savus sievas, bet jūs sievas esiet paklausīgas saviem vīriem. Līdz ar to šī lieta mazliet katram ir sadalīta. Un tajā brīdī sevišķi, kad mums dzīvē ir grūti, kad vīrietis sāk čīkstēt, un kā man sieva saka, tāds čīkstos šērglis, kas lido uz ligts, patiesībā ir draudz visai ligzdai. Tas nozīmē to, ka sieviete izjūt satrāk, kas tagad notiks, ja tas tā kā iet pa ielu, puisis meitene skriet virsū kaut kāds suns, pēkšņi uzreiz puisis, ko tagad darīt īstenībā, kurš ko darīs? Kur ir šī problēma, ka meitene, un sevišķi to vēlošana atgādina, tā ir viena no šīs dienas realitātēm, ka meitene jau var būt stipra un aizstāvēt to puisi. Viņa var būt karatē, trenēs un droši, un to suni tur izdarīt. Problēma ir tā, ka vīrietis grib būt tas, kas iekaro, aizstāv, viņš grib būt tas, un ja meitene tā rīkosies, tad viņš uzreiz tā, ko tas šitā man te komandēs, kas te vēl man nevar iegūt šitā te. Un uzreiz viņš jutīsies tā kā nospiests, jo kas te tagad būs, man jau tā kā vajadzēja. Lūk, gudra sieviete vienmēr rada vīrietī šo sajūtu, ka viņš visu laiku ir tā teikt, lūk, sieviete ciena un godā savu vīrieti, kad viņi rada vīrietī šo sajūtu, ka viņš ir tas, ko šī izlēma. Mūsdienās ir viena problēma, ir sevišķi skolās un dzīvē. Nav armijas, tas ir tādā nozīmenē, ka viņi būtu vajadzīgi, tādā padomu armijas tādā sajūtā, bet
Mūsdienās pasaulē meitenes ir ļoti aktīvas, un es varētu pateikt, ka meitene vai nu projekts strādā, visur skolās parlamentārijas, visur meitenes aktīvākās, visur organizē un tā tālāk. Bet ir viena lieta, kas ir sevišķi audzinot puikas un dēlus, un arī jums nākotnē, ir viena lieta, ka vīrietim visu laiku ir jāspiež domā. Tas ir jautājums, kā tu to domā. Un tagad, piemēram, meitenes ir aktīvas. Viņi ienāk, viņi te zina, ka jāliek zeltaina aizskars. Tā, mīļais, liksim zeltainas aizskars. Vīrietis jau, varbūt, ko var būt? Ir kāds problēmas? Lūk, tāpēc arī, vīrietis, ko es tur teikšu, ko skolā, īstenībā redziet, vēlēs atgādāt, ka vīrietis atbild var dabūt ārā no smadzenēm 1,5 reizi ilgākā laikā nekā meitene. Tas nozīmē to, ka vīrietim nekad vīriešu pasaulē nevar uzreiz atbildēt. Jo vīriešu pasaulē ir viena, kā mēs vēlāk runāsim, ir mazliet savādā komunikācija, un ja tu pieņem nepareizi lēmumu, par kuru tu nevari atbildēt, kuru tu nevari izpildīt, vai ja tu kļūdies, tu patiesībā tā ir ļoti smaga sajūta visos vecumos. Bet vīrietim šī spēja to rūgtumu apstrādāt sevi un norīt rodās tikai pēc 25 gadu vecuma. Un tāpēc, piemēram, ir viena tāda lieta, ka ja puisis, piemēram, uzreiz ātri atbild un par viņu vienkārši tikai pasmējās, nav tā, kā tu saki, tad katrā ziņā, jo vīriešu pasaules lēmumi ir ārkārtīgi būtiski. Tas, kas šobrīd notiek, ko mēs redzam sev apkārt, pieņem lēmumu, otrā dienā atceļ politisku atbildību. Tāda vīriešu pasaule nav tādas politiskas atbildības. Panāšu iziesim parunāt. Arī vienmēr sakot, katrā ziņā, jo tavs lēmums, piemēram, es varu panest baļķi. Protams, ka es varu. Es tagad es tomēr nevaru panest. Es domāju, ka es varēšu, tomēr nevaru. O kas tad īstenībā nesīs un kas tagad darīs? Līdz ar to tas joprojām paliek spēkā. Un šīs situācijas ir ārkārtīgi būtisks. Piemēram, meitenes pēc savas būtības ir elastīgāks. Viņas, ja vīrietis neredz rezultātu, viņš nesāks vispār. Tas nozīmē to, ka tikai meitenes var pateikt, sāksim to ceļu, iesim, ja neizdosies, nekas vienkārši, nāc atpakaļ, iesim atpakaļ. Vīrietis tas īstenībā jau ir milzīgs pārdzīvojums kaut ko, ja tu uzsāc, tad tev īstenībā. Un tāpēc, piemēram, puisis, un tad ir viena īpašība vīrietī, ka ja viņš pasaka nē, viņam ir ļoti grūti atkāpties uz jā. To viņš arī spēja tikai uz 25 gadu vecumu, kad nobried zināt smadzeņu struktūras. Līdz ar to viņš pat nekā tu man te nekomendēs, liksim zaļas aizskars. Viņš saprot, ka jāliek zeltaina aizskars, bet viņš ieķīlējies. Un ļoti grūti dabūt ārā. Tagad šis te moments ir tas, ka un konflikti, un vispār viņi man komandē, un es šajā vietā ir sevišķi puišanās atgādināt, ka dzīvē tas tumšais spēks, viņš jau vienmēr stāv aiz muguras. Tas nozīmē to, ne jau priekšā, Kristus iet pa priekšu, tas ir glabājis gans, tas stāv aiz muguras. Tāpēc ir teicis, ja kārdinājums necīnies, dēdz, pagriezies ar muguru pret kārdinājumu, ko tu ieraudzīs tev aiz muguras, lūk to, kas tev kārdina. Un tad, ja viņš tev ieraudzīs un ar Dievu ieročiem cīnīsies, viņš aizbēgs. Tāpēc, bet ja tu cīnies, tad to viņš vienkārši visvairāk grūž. Līdz ar to es vēlējos pateikt to, ka dabā nav tukšums. Tā ir bīstams sajūta, ka, piemēram, tava meitene uzreiz, es jūtos slikti mājās, man te komanda nesaprot. Dzīvē nav tukšums. Priekšniek kāds jums stiprs rokas, kaimiņu kāds jūs stiprs un skaists. Un uz šīm sajūtām mēs arī uztinām. Ko es vēlējos pateikt? Otra meitene rīkojas mazliet savādāk, lūk, viņa neizdara pāri. Un tad par šo meiteni tas puisis cīnās un tādas sievietes neatstāja. Tāpēc, ka patiesībā viņi man rada to sajūtu, ka es kaut kas esmu. Viņi ienāk un saka, mīļais, kā tu domā, kāda aizskara mēs te varētu likt? Viņš 100 gadu nekad nav domājis vispār ne par kādiem aizskariem, viņš paskatās, vau! Un tā ir traģēdija, patiesībā tikai atprecoties vīrietis pirmoreiz izdzird šādu jautājumu, kā tu domā, ne māmiņa priekšā aizmukurē zeķītis tebiksīs te. Visur tā tālāk. Un tāpēc mūsdienu problēma, ka puiši var aprecēt tikai mātes. Viņi no mātes aiziet pie mātes, viņi nav spējīgi aprecēt, dzīvot kopā ar sievieti, bet viņi ilgojās pēc sievietes. Tāpēc, ka sieviete visu laikā personību liek domāt. Un tas nozīmē to, ka sieviete uzreiz paprast,
kā tu domā? Šausmas, viņš 20, cik tur tos gadus nekad nav domājis. Pēkšņi viņam liek domāt, viņš galīgi, varbūt, ka... Un tad sievietei, viņa jau sen zina, ka tur jāliek zeltnes aizskars. Un viņa saka, es arī, kad vienkārši saskaros šo problēmu, jo man blakus ir 21 gadu Francis, kur sieviete man mūža spārni. Viņa saka, bet viņai es padomāju, es uzzināju, ka ir krāsas un pretkrāsas izrādās, ir vēl kaut kāds, kad īstenībā un kā viss saskaņosies, un es pēkšņi sapratu, un tagad es maskāju 10 krāsas, un es vispār vairs nevienu krāsu nezinu, kā tu domā, vai mēs te nevarētu likt zeltena aizskaru? Un vīrietis saka, jā, mēs te varētu likt zeltena aizskaru, jo mums ir vienkārši tagad panāc pretī viņam. Tagad, un iedomājieties, šis jā uzreiz atnāk viņam draugu, un kā viņš parasti stāst, večies, tu izdomāji, ka tu varētu. Tas nozīmē to, ka, un viņš vēl var stāstīt par kādām pretkrāsām. Tas nozīmē to, ka Un tas no meitenēm, jā? Ko te? Tad sanāk, ka Džeki mācās no meitenēm. Abi mācās viens no otra. Tikai tas, ka vīrietis nekad nepiedod sievietei, ja viņu piespiež kaut ko darīt. Piemēram, atnāk pie manas meitenes 17 gadu, gaida bērniņu. Šobrīd nav vecumos svarīgi, ja pēc nogriez galvenais, lai, un jaunieši saka, kad sāk nodarboties ar seksu tajā brīdī, kad tu esi gatavs, lai tavs bērns ienāk pasaulē gaidīts. Bērnam ir jāienāk pasaulē gaidīt. Viņš parādās, mazais, tu esi pārāk ātri ieradies, bet mēs tev gaidām. Sieviete ir mierīga, atbalstošs vīrietis blakus un tā tālāk. Un viss. Viņi man saka, ko man tagad pateikt, puisi, mums tagad jāprecās. Es tikai nekad nesaku viņam, ka jūs precaties tāpēc, ka tu gaidi bērni. Mēs precamies tāpēc, ka mēs mīlam viens otru. Un šobrīd viņi dzīvo ļoti laimīgi. Nevar nekad vīrieti piespiest. Un tāpēc vīrietis jau, tas nav par piespiešanu. Reizēm ir jāpasaka, liekam zeltena aizskar, bet vīrieši tā loģika ir tāda, ka viņš pat bedrē esot ir jūtās lielāks nekā meitene, kur ir kalna. Ja? Vienādi sakot, tāpēc arī šīs te lietas, ka tās vīriešos tas mazais egoisms. Jūs man jautājat, no kurienes tad viņos ir rodās šīs egoisms? Redziet, sabiedrībā joprojām, tā tam gluži nevajadzētu būt, bet joprojām pret vīriešiem ir mazliet īpašāka uzmanība. Sākās jau dzimšanas brīdī, piedzimst, ko es piedzimu, pēciņa piedzima, 3 kilo 500, tad maiga meitiņa, kas piedzima, lāčplēs, 3 500, tāpēc arī, un tas mazais, lāčplēs, ja. Man sakot, katrā ziņā, tāpēc arī šīs te lietas mums vienkārši lielā mērā, un tāpēc arī meitene lielā mērā, meitene izauguma to blakus to vīrieti, un viņi lielā mērā tur, kur vīrietim tiek uzdots jautājums, kā tu domā, piemēram, projekts, kā tu domā, kā būtu labāk un tā tālāk, bet reizēm mēs nonākam pie situācijas, ka meitene saka, jā, jūs jau pastāstījāt, bet es piegāju viņam pajautāju, viņš vispār kaut kāds dumšs, jā, vispār parunāt. Viņš ir stūps. Lūk, atceries sākumā, es teicu vienkārši, liekas, ka tas vīrietis vienkārši, un tad tās meitenes pieredze ir tas, ka tas vīrietis vispār. Lūk, vīrieši ir ārkārt tātad, lai mēs tālāku saprotu, kur mums tā būtu. Nevar ieraudzīt. Jāiet no pareizā puses. Lielā mērā der atcerēties, ka sākoties pusauģu gadiem, puiši un meitenes, ja līdz tam ir gājuši pa vienu ceļu diezgan līdzīgi savā ārējā izskatā, tad, un arī zem visu vēl, kur reizē varbūt spēlējuši tur rotaļus un tā tālāk, sākoties pubertātes laikam, puiši un meiteni katra aiziet pa savu ceļu. Un tur arī sākās šī atšķirība, ka puišu ceļa vārds tas ir ķermenis, puišas pasauli uztver, izsaka emocijas un uztver emocijas ar savu ķermeni, un meitenes tās ir emocijas. Pirmām kārtām meitenes ķermenis sākoties pusauģu gadiem, un vispārēji tālāk ir 12 reižu mazāk jūtīgs nekā puiša ķermenis. Un tāds ķermeņa jūtīgums, kāds ir pusauģu gados, puisim būs meitenē tikai pēc pirmā bērna piedzimšanas, kad viņas ķermenis sāk tā kā atplaukt, bet tāda spēja mīlēt vīrietim vispār un intuīcijas spēja pamazām dzīves laikā rodās vairāk arī lūk šajā
dzīves tādā 25 gadu vecuma. Bet puisis katrā ziņā ir ārēji milzīgi jūtīgs ķermenis, bet viņa emocijas, tāpēc vēlos atgādināt vienu lietu, ka tad, kad puisis un meitene izjūt šo karstumu, un viņi abi nonāk līdz tādam punktam, un meitenes nenotiek tik ātri un mazliet lēnāk, viņa vairāk to apdomā, bet viņa iet caur emocijām, un viņa tam puisim saka, es tevi mīlu, un tiešām viņa to sajūt, un viņa spēja šo mīlestību izpaust, un viņa to jau ir, tas viņā jau ir tāds sāk tā kā zieds plaukt, un puisis arī izjūt karstumu, un viņš saka, meitene, es tevi arī mīlu, un abiem ir tik jauki, kad ir atcerēties, ka iztulkojot šo puiši, es tevi mīlu, tas nozīmē, es tevi gribu. Un ļoti interesanti, ka līdz tam brīdim, kad puisis nonāk līdz tādai pašai sajūtai, ko nozīmē mīlēt, ir vajadzīgi tie 9 mēneši. Tas nozīmē, ka meitenei ir jāiemāc puisis mīlēt 9 mēneši, vismaz viņai laiks. 9 mēneši ir tas laiks, kurā attīstās bērniņš. Un tāpēc arī šīs sajūtas, šīs laiks nenotiek uzreiz, un vēlas atgādināt sevišķi tādu lietu, sevišķi arī, kad puisis vīrietim un arī jau no agriem gadiem, vīrietim ir raksturīgi salīdzināt savu meiteni, savu sievieti ar visām sievietēm, ko viņš redz apkārt. Un tāpēc arī meitenei nav jāuztraucās to, ka viņš skatās un tur vai arī wow, kā tā blondīna un tā tālāk. Viņai vairāk ir jārūpējās, lai viņas vārds būtu ierakstīti viņa galvā un sirdī. Un tur ir vieta tikai vienai sievietei. To mazliet vēlāk. Tad vīrietis ir ķermenis. Un puiši ļoti, un redziet, īstenībā mums liekas, labi, satiekās puisis un meitene un arī tur kopā palasta, tur raksts un ļoti jauki. Bet jāatcerās tas, ka pēkšņi meitene nesaprāt, kāpēc viņš ir sadrūma, kas vispār notiek. Lūk, tur ir šī runa par to, ka saudzēt vienam otru, gan zinot mazliet viens otru psiholoģiju. Puiši un vīrieši ļoti ir jūtīgi pret vārdiem, kas aizskar vai pamazināmā formā viņa ķermeni. Un viens no klasiskākiem vārdiem ir vārds maziņš. Tas nozīmē skolā, piemēram, puiši ārdās un ņemās. Un meitene, piemēram, ienāk skolotāji un saka, tā Jāni, tu tāds maziņš, Pēter, tu tās garāks pieliec, un pēkšņi tas puisis uzreiz. Jebkurš vīrietis, kurš īstenībā dzird tās vārds maziņš, mīksts, uzreiz viņš kaut kā, piemēram, vārdu maziņš, tas viennozīmīgi, man ir maziņš, es neesmu īsts vīrietis, ja. Tas nozīmē to, ka varbūt nezinu šo ķēdīt, bet tā sajūta, ka tā meitene kaut ko tagad man grib tā kā izdarīt pāri, un tā sajūta ir ārkārtīgi diezgan smagnēja. Un tāpēc arī dažreiz šīs attiecības vai arī sāk sajūt, ka vienkārši nav. Ja jūs domājat par šo, tiešām tas tā varētu būt, tad lielveikalā pastāviet pie kas un paskatieties pārdevējs, saka puisim un meitenei, piemēram, puisim prasa, jums lielo maisiņu vai mazo? Un saka, paņēmis mazo, kaut gan viņiem 100 gadus ir lielais vajadzīgs, vai ne? Tas nozīmē to, ka diezgan jūtīgi uz šiem te vārdiem. Un tas liekas mazliet tik neticami, tāda šeit ir viena interesanta lieta, ka ja puisis, piemēram, sākoties pusauģu gadiem, un tas arī var būt, ka, piemēram, katra puisis attīstība atpaliek pa 2-3 gadiem no meitenes līdz 18 gadu vecumā. Un ne jau tajā puiša augumā ir tas noslēpums, bet noslēpums ne jau tajā vārdā maziņš. Man, piemēram, bija vienā lauka skolā tāds gadījums, kad blakus aiz loga esoša koka zara uzsēdās tāds maziņš putniņš. Un es vienkārši teicu, skatieties, kāds maziņš putniņš uzsēdies. Pēkšņi viens puisis lēc kājās, atgrūž galdu, tā milzīgi tādu vardarbīgi, pilnīgi izskrien ārā, taisīt durvis, ka viss nodreb. Ja puisis šādā veidā norēģē uz vārdu maziņš, tas nozīmē, ka viņā ir iekšā kaut kāda nestabilitāte. Tad viņam ir jāiet palīgā. Un uzdodot jautājumu skolotāju, jau skaidrs bija, ka tā puisis, kurš iekšēji stabils, viņš, protams, ka viņam tas ir drusku tā noiet tā sajūta, tāda diezgan tā kā ēna, bet viņš uz to nenorēģēja, bet viņš norēģē
Un, protams, ka tur izrādījās, ka tēvs bija nospēlējis mammai nezinot spēļu zālē visu lauku īpašumu. Un tur bija milzīgs problēmas šim pusim. Un tāpēc arī, ja mēs, piemēram, vēl vēlas atgādināt, ka tas tāds kā sīkums, bet tad kā tad ir jārunā? Un puišiem tu vienkārši atkal ir jāatcerās, ka šī sajūta, ja meitene pasaka maziņš, tad vai kaut kas tāds, un ja tev ir rodās šī sajūta, tas nav saistīts ar meiteni, tā ir sajūta. Labāk ir lietot runājot ar vīrieti vārdu neliels. Tāpēc, ka vēlos atgādināt, ka smadzenēm ir tāda īpatnība, ka viņas neuztver vārdiņu ne. Un ja mēs laižam pār lūpām vārdiņu nedrīkst un neaiztiec, tad tam ir jābūt ārkārtīgi pamatotam vārdam, un mēs to paši ievērojam uz visiem laikiem. Šāda latviskā runas veids, ka, mīļie ciemiņi, mēs taču nevaram neapsveikt mūsu dārgo kolēģi jubilejā vai dārgo klasbiedru, tad priekš kam tik daudz nē, tad varbūt ar prieku apsveiksim. Pēc iespējas mazāk ir jātrenējās šis vārdiņš ne, ko mēs, protams, dažreiz dzirdam visur, kur apkārt. Tāpēc, ka smadzenes to neuztver. Un ja mēs sakam nedari, tad smadzenes uztver dari. Viņas tieši tiek aktivēts vairāk uz to darīt. Vārdiņš neliels, un ja piemēram skolotāji šajā gadu piemērā teikt, Jāni, tu tāds neliels, uzreiz kaut kā šī sajūta diezgan parādās. Vēl viena ļoti interesanta lieta, kad puišu un meiteņu audzināšanā un arī attieksme vienam pret otru ir daži momenti, kas atkal mūsos var radīt tādas smagas sajūtas. Un ja mēs tās vienkārši nezinām, tad tas var atkal izraisīt dažādas konflikts. Meitenei galvenais šajā dzīvē ir emocionāls atbalsts. Un ja meitene iziet ārpus saviem rāmjiem un sāk kārdīties, skaidrs, ka viņa nav jutusies emocionāli atbalstīta. Puisim vispār nav jāuztrauc, jo reizēm viņš vienkārši pat nesaprot, kur tas iemesls varētu būt. Viens no pirmajiem momentiem, ar ko saskaramies dzīvē, kad sieviete nejūtās emocionāli atbalstīt, ir tas, ka mēs runājam dažādi. Un droši vien arī dažos semināros vai dažās lietās par to arī vēlos vienkārši pastāstīt, lai mēs saudzējot viens otru neizdarīt pāri. Meitene izsaka savas emocijas runājot, un galvenais ir meitenei ļaut runāt. Tas nozīmē to, ka viņa teikumu es tev esmu priecīgi redzēt, var izteikt 5 tēmās un 8 balss intonācijās vienlaicīgi. Piemēram, tas nozīmē, puisis iet un meitene vienkārši runā un klausies veikalā redzēja blūzīt un tās, un viņš vispār nesaprot, par ko te vispār iet runa. Un ja viņš pārtrauc meitenes runāšanu, tas patiesībā ir emocionāls citiens. Klausies, tu izbeigs frezi mūdēt vispār, tad es nesaprotu, ko tu gribi no manis vispār. Nekas nav jāprasa, ir vienkārši jāklausās, bet tas nozīmē to, ka tad, kad viņi beigs šo monologu, uzreiz parasti tā reakcija mājās, sevišķi, kad sieviete beigas to garo monologu, jo galvenais paklausties, vai viņi sāk runāt, vai viņi nesāk runāt. Ja es atnāku mājās pavērt durvis, man galvenais ir uzreiz, vai man sieviete sāk runāt vai nav. Viņa sāk runāt daudz un tik viņa stāst. Protams, ka piefiksē to, bet tas uz tevi neatiecās. Ir vajadzīgs vienkārši sniegt šo emocionālu atbalstu, un reizēm tas ir ļoti grūti, ja? Tad es viņu saku, redz, kāds tu mīļš, kā tu mani saproti šodien. Un tad pamājam galvu. Redz, bet tad, kad tu vienkārši saki, paklausies, es tagad tu vienreiz nevari pēc tam, tā pagaidi, es nesaprotu, kas te tagad notiek vispār, tu jau man nekad nesaproti, ja tev jau tik braukāt apkārt, vēl kaut kur vēl, jā. Arī vienādi sakot, un šis moments, un tad sieviete arī pasaka, vīrieši ir pļāpīgāki nekā sievietes. Bet viena lieta, ka viņi nerunā tik daudz par savām emocijām. Un šeit es vēlos atgādināt vienu lietu. Man Madonā bija tikšanās ar 200 puišiem, viņi tur bija ielūgti lielajā tajā kultūras namā, tur bija tik daudz puišu, kā viņi tur vispār redzējuši, nebija tur vispār. Skolotāji bija sasēdināti lielā skaitā, jo domāju, ka tas ir eksperiments, kas var beigties diezgan bēdīgi, ja, ka tur vienkārši viss tur troksnis un aizies un vispār. Es vienkārši, pēc tam man žurnālisti pienāk un saka, sakiet, lūdzu, kā jūs izdarījāt, ka viņi 1 stundu un 15 minūtes
klusums bija tāds, ka vispār Adata varēja dzirdēt, nokrītām, viņi vispār jūs klausījās, jo mēs nesapratām, kā jūs to bāru vispār panācāt. Ar vīriešu auditoriju ir viena lieta jāzina, un ja to nezina, tad īstenībā viss aiziet pa pieskaru. Vienkārši no uzstāšanās teorijas var pateikt, ka auditorija ir jāpaņem pirmās 2 minūtēs. Tāpat kāds par cilvēku rodās priekšstats pirmās 2 minūtes. 200 puiši tagad sēž priekšā, bet ja tur arī sēdētu 199 meitenes un 1 puisis, arī tad būtu jārunā kā ar vīriešu auditoriju. Tas nozīmē to, ka meitenes sapratīs, bet to, kā ir jārunā puišiem, bet puiši nesapratīs meitenes. Lieta ir tāda, ka meitenes runā emocionāli, viņas tātad puišiem, ja mēs šeit stāvētu aplī puiši, un viņi runātu, viņi tur triek joks, visu kaut ko, mēs pamanītu vienu lietu, ka nevienam no viņiem nav problēmas. Nevienam. Problēmas ir tikai viņu draugiem, kas ir ārpusē. Tas nozīmē, ka, un te lūk meitenē ir jābūt uzmanīgai, bet bieži puisim ir tā, ka viņš čīkst, viņš sāk no tālienes, un meitene emocionāli tu iztulko, ka viņš vienkārši runā par savām emocijām. Bet vīrietis, ja tajā vīriešu aplī, puiša aplī, viens no puišiem teikt, veči, man ir problēma. Tad viss pēkšņi viņš sāk runāt par savām sajūtām, kaut kādām izjūtām, man ir problēma. Viss aplūst, jau saprot, tas ir kaut kas ārkārtējs, mums ir viņam jāiet palīgā. Viņš sāk runāt par sevi. Puisis pienāk pie meitenes, sāk stāstīt. Meitene domā, ka viņš vienkārši grib izrunāties. Jo viņi domā, ka tāpat kā viņi izrunājas, viņš arī izrunājas. Tas nav viens un tas pats. Viņš sāk stāstīt par problēmu. Un ja viņš saka, ko tu čīksti vispār? Klausies, neizbeidz, tu taču vīri, ko tu vispār? Un viņš uzreiz pagaida, es nesaprotu. Es nāku pie tevis, es atveru savu sirdi un īstenībā tu man pasaki vienkārši, ka tas ir tikai nieks. Tas nav viens un tas pats, ja puisis sāk runāt. Lūk, ja ir meiteņa auditorija, tad diezgan viegli emocionāli var stāstīt, piemēram, ir problēma, varbūt arī jums meitenes ir šāda problēma, varbūt mēs varam pārunāt, varbūt jūs varat pastāstīt par šo problēmu. Meitenes emocionāli garu un plašu, tad diezgan var izstāstīt un visā tālāk. Ja mēs šādā veidā griežamies pie puiša auditorijas, tā veči, varbūt jums ir problēma, es jums pastāšu, kāds problēmas rod, varbūt jums arī ir problēma, varbūt jūs tā pagaids nesaprot, kurš jūs teicu? Nav man nekādas problēmas, es šeit lūdzu. Momenti aizvarās. Un tāpēc arī, lūk, šī lieta, kā ir jāstāst par problēmu kādam puisim, kurš šeit ir līdzās priekšā neredzams. Un es saku, jums vairs problēmas nav, es jums pastāstīšu, kā šitam puisim klājās un kā viņam iet un vispār kā viņš tur krīt un gāzās un kā viņš piecēlās. Un tad tā pirmā reakcija ir tāda, ka viņš te ārprāts, kā šitas ir, kā viņam iet. Vispār doktori klausties, man arī kaut kas līdzīgs bija. Lūk, tad, ja ir viņam, tad es arī jūtos droši par to sākt runāt. Tāpēc, lūk, šīs lietas, ka uzrakstiet receptīti manam draugam, aptiekā iepirkties arī vieglāk ir draugam kaut ko nopirkt, protams, ka draugam ir. Tā sakot, katrā ziņā, lūk, vārdā nenosaukot, katrā ziņā, lūk, tāpēc arī šīs lietas, ka vienmēr ir ārpus un ļoti grūti vīrietim ir runāt pašam par savām emocijām. Tas ir otrs punkts, kas patiesībā mūsdienās vīriešu pasaulē jāsaprot, ka tu drīksti runāt un izteikt savas emocijas, un tas nav nevīšķīgi. Bet šeit ir viena lieta, ko es joprojām satiekos poklinikā un dzīvē. Un redziet, Dievs ir radījis cilvēku, un viņš jau viņā ir radījis daudz aizsardzības mehānismus, lai mēs būtu laimīgi. Un ja mēs dzīvē to neievērojam un atkal atkārtojam frāzes no paudzes paudzē, un viena no šādām frāzēm ir puikām pastāstīt, tu nedrīksti raudāt tāpēc, ka tu esi vīrietis. Es dzirdēju to teikt. Tā ir vislielākā kļūda patiesībā, ko cilvēku, ko var izdarīt pasaulē, lai sagrautu vai ielaustu vīrišķo pasauli. Lieta ir tāda, ka šeit augšējās daļās, šeit aiz orbītes augšpusē atrodas 2 asaru dziedzeri, lielais un mazais asaru dziedzeris. Mazais strādā visu laiku, tikko mēs miršķinām acis, tā uzreiz asaras samitrina acis priekšējo virsmu un noplūst pa 2 kanālīšiem, tad saplūst tādā ezeriņā un noplūst uz degunu. Un tas notiek tādā daudzumā, ka patiesībā mēs to pat nejūtam. Nav nekāda neslapjuma, nekas.
deguna ļotādi arī tiek mitrināti un tā tālāk. Lieli asaru dziedzeri, tās ir durvis, tie ir korķi, tas ir loks, pa kuru organisms izsviež ārā pārāk lielu pozitīvu vai negatīvu enerģiju. Tad, kad cilvēkam pieaug šausmīgs prieks, liels prieks un milzīgs tāds vai milzīgs bēdas, cilvēks pirms atnāk un saka, man ir tik slikti, ka es nevaru paraudāt. Tas nozīmē, ka smadzenēs informācija iet elektrības veidā, un tā elektrība tagad iet pa vadiem tādā daudzumā, ka tūlīt jau sprāks ārā lamps un tūlīt šī maisa sāks degt. Cilvēkam sāk tos krampji, vienkārši vārdā sakot, viņš nojūgt prātā. Tad smadzenēs, tad cilvēkam ir aizsardzības mekanisms, viņš sāk raudāt. Tas nozīmē to, ka astars iet tādā daudzumā, ka nespēja noticēt, sāk iet pāri plakstiņu malām, un īstenībā mēs sākam raudāt. Ja pienāk cilvēks un saka, man ir tik slikti, ka es nevaru paraudāt, vajag iet, es nezinu, vienkārši iedot pa vaigiem vienalga. Patiesībā viņam ir jāsāk raudāt. Te ir tas garīgais spēks, ka īstenībā cilvēkā jau ir iekšā, lai viņš neslūgst. Un tagad puisim tiek pateikts, tu nedrīkst raudāt, tāpēc, ka tu esi vīrietis. Atnāk tēts uz polikliniku ar dēlu, jātais pote, puikam no tikai 6 gadi, 7, viņam arī uzreiz tā kā satraukums un tēts, tāpēc, ka viņš tā ir audzināts, uzreiz atgrūž dēlu, izbeidz raudāt. Mans dēls neraud, kad viņam tā ir poti. Šo filmu pagriežot 30 gadus uz priekšu, mēs iegūstam pavisam citu stāstu. Tēvs, nu ko tu te raud vispār? Tu muļies vispār? Bet dēls, kāpēc tu pret mani tā izturies? Es vecs? Ko vecs vispār? Čīks tikai viss. Mūsu nākotni veidojam mēs paši. Lūk, tāpēc arī puisim ir jāsaka cits vārds. Tu drīkst raudāt, bet tev ir jāiemācās savaldīties. Vīrišķības rādītājs ir spējis savaldīties. Un tas vīrietis, kurš nesavaldās vārdos, emocijās, rīcībās, es saku, ko es gribu, daru, ko es gribu. Jā, tu visu vari, bet ne viss tev der. Un tāpēc arī lūk šīs lietas, ka puisis, kurš ir iemācījies savaldīties, viņš patiesībā šī brīdī savaldās, bet tu drīkst īstenībā kādā brīdī, kad tu jūti, ka viss tās lietas ir sakārtotas, ka apkārt nedraud briesmas ne tev, ne citiem, ka tu drīkst patiesībā arī. Kāpēc es par to vienkārši pateicu? Liekas tās vienkārši teikums. Un meitenīte tur sasitās jau no mazām dienām. Nu jā, nu skaidrs, nu visu parāda. Puiši vienkārši, protams, tas ir savā vietā un veidā, bet tas vīrietim ir jābūt tam, kurš vēro apkārtni, piemēram, skūpstoties. Ja puišiem skaidrs, ka ir jāzina, kamēr meitene neaizver acis, īsti vēl nejūtās labi. Tad, kad viņa aizver acis, viņa patiešām īstenībā izjūt to sajūtu, ka visi puisis, lai arī viņš uz īsu brīdi aizver acis, viņš nekad neaizver acis, patiesi viņš laiks sako apkārtniem, kas tev kāds nepienāk, nevis tā kā jātur zālē skūpstās un pēkšņi jūt, ka tā meitene viņām muguru laiz un pēc tam dāk šādi, bet viņš to nevar izdarīt. Izrādās viens sunītis pienācis, jā. Tas nozīmē to, ka lūk, šīs te moments tā kā visādi gadās. Un šie te momenti, tāpēc arī šīs savaldīšanās ir ārkārtīgi būtiski. Kāpēc? Tāpēc, ka es jau kā jau minēju, vīrietis emocijas izrēģē caur savu ķermeni. Un normāli puišu valodā šeit atkal liekas, sevišķi tad, kad ir šīs attiecības vairāk tādā garīgākā gaismā un satiekās, liekas, tas puisis ir mazliet kaut kas vairāk nekā tas, ko mēs redzam ikdienā, vai liekas viņš tur tā. Bet arī šim puisim, arī mēs esam cilvēki, un puišu valodā tu man patīc. Tas nozīmē pieskarties. Tas vispirmām kārtām vīriešu valodā, tu man patīc uzreiz īstenībā uzlikt roku uz pleca vai pieskarties, un meitenes patiesībā, ko tu ķersties īstenībā, tas taču ir kaut kas šausmīgs. Es domāju, ka tu esi savādāks nekā. Ar vienādi sakot, un beigās atkal tiek bet klausies, mēs te tā skaisti parunājam par tādām skaistām lietām, bet viņš arī ķerstās, ja?
Viņš īstenībā tajā brīdī, kā tad īstenībā man pateikt? To viņš iemācās, lūk, tāpēc, trešais punkts, ka meitene lielā mērā viņai ir nevis jāatbild vīriešu valodā, jo to, ko mēs redzam sevišķi skolā, ka meitenes jau patiesībā neparāda, kāda ir viņas pasaules valoda, tātad šī te sajūta valoda, jo puisis pienāk klāt pieskarās, un viņi uzreiz paņem grāmatu un šim pa galvu. Un uz nedēļu padarot pinolīti. Var sakot, katrā ziņā sadaudzā viņam galvas smadzeņu satricinājums un kas tur. Viņš tādu valodu, tātad es viņai patīk īstenībā. Ja jau es pieskāros viņam pa galvu, tas arī dzer galā mērā, es viņai patīk. Viņš lien nākošais atkal dabū. Beigās nevar saprast, es nesaprotu, kāpēc visas meitenes tā izturās. Es viņai pieeju klāt un vispār forši meitenēm uz kafejnīcu tev. Vienā 8. klasē bija milzīgi konflikts puisim, kur man uzaicināja. Daudz, ka Latvijā uzaicina vienkārši, kad esmu kaut kur tuvumā, risināt dažādas jautājumus. Un viens puisis bija 8. klasē, pateicis meitenei, tu man tik ļoti patīc, ka es tā gribētu tev iespērt pa kaistaru. Un tā meitene bija sabijusies, un tad vardarbīgs, viņš grib sist, varbūt arī man grib sist. Es tā klausījos un domāju, ļoti vīrišķīgi patiesi, es nekā tik vīrišķīgi pat nebūtu pateicis, jo, labi, neturpināšu erotisko domu, bet katrā ziņā, lūk, šīs te lieta, jo ja tā kaistar būtu padusē, tad, protams, ka viņš gribētu kaut kur citur ieskart. Arī sakot, katrā ziņā, lūk, šī te lieta ir tas, ka puisis pieskarā meitenei ir jāpasaka, kā viņa tajā brīdī jūtās. Un, lūk, šis te moments ir tas, ko arī vēlējos atgādināt, ja mēs runājam par pāri nodarīšanu, tad ir viena lieta, ko ir atcerēties, ka tas ir tāds diezgan paradoxāls likums, bet puišiem to der atcerēties, un jebkuram vīrietim to zināt, ka nevis vīrietis izvēlās meiteni, bet meiteni izvēlās vīrieti. Tas nozīmē to, ka ja kāds vīrietis, piemēram, tur kādos žurnālos saka, kuru es gribu, to es izvēlos, kuru es gribu, to es dabūšu, vecīt. Nevienu no viņām tu neesi dabūjis, viņas visi tev ir pielākušas. Tas nozīmē to, ka lēmumu turpināt vai ne attiecības pieņems sievieti. Un šis te moments ir tas, ka puisim ir jābūt aktīvākajai pusē, viņš pats arī īstenībā viņai ir tā interese, un ja viņš vēlās pienākt klāt tuvāk meitenei, nevajag baidīties izrādīt savu uzmanību, bet tikai meitenei saprotamā veidā, ko viņš iemācās tur komplimenti, ziedi, tur uzmanību, tur palaist meiteni pa priekšu, tur pa durvīm, apgaismotā telpa, nevis tumšā, ka, piemēram, viņš iemācījies pieklājības likums, ka meitenes jāpalaiž pa meiteni pa priekšu, un tad sevišķi, jo sākums jau bija tumšalā ielaist, mēs sievieti, vai tur gadījumā tad neslēdzījās kādu lauku. Ja vīrietis, kurš ties medībās, ja vīrietis aizies bojā. Arī varētu sakot, vai es tiks sakropļos. Tāpat kā vārdiņš džentelmens, ja mēs vienkārši uzreiz zinām džentelmens, tas vīrietis džentelmens. Sākumā vārds džentelmens attiecināts uz vīrieti, kurš paspēr sievietei tuvāk kabatas lakatiņai, ja viņai tas ir nokrits. Ja? Tas nozīmē to, ka tas ir džentelmens. Viņai nokrīt kabatas lakatiņš, es te paspēr tuvāk, lai varētu vieglāk pasaukt. Arī varētu sakot, katrā ziņā, lūk, tāds ir tas sākums, bet, gadu gaitā tas viss aizgāja. Lūk, un lieta ir tāda, ka, piemēram, ja šeit sēdē 3 meitenes, un puisis tagad ienāk telpā, un viņš paskatās, un viņam liekas, ka tās viena ir tāda vēsa, viena tad, šitā tā kā varētu iet klāt, tā kā nevarētu, un šitā ir forši uzreiz, un piet klāt, tur uzliek roku uz pleca, tur uzreiz vēl klāt, tā meitene viņu vēl klāt. Viņam liekas, ka viņš pieņems lēmumu, šeit nevajag kļūdīties, jo patiesībā puisim, ja viņa meiteni vēl klāt, tā kā pilnīgi liekas, pilnīgi jau sāk vibrēt, skaidrs, ka ne tu to lēmumu pieņems, bet viņa to ir jau kaut ko dara tādu, kas tev vēl klāt. Lieta ir tāda, ka vispār puisis ienākot šī telpā, vīrietim vajadzīgs apmēram 2 minūtes, lai viņš telpā, un vispār, tur viss skaisti, tās meitenes un tā tālāk. Meitenēm vajag tikai 16-20 sekundes, lai paskatoties
uz to puisi, kas ir ienācis, viņš zemapziņā pieņem lēmumu 3 kategorijās. Tas notiek ļoti ātri. Foršs čalis vēlētos ar viņu draudzēties, es vēl šaubos, nē vai jā, un tā trešā, nē, es nē. Un lūk, tas noslēpums, kāpēc puisim tā liekas un kāpēc īstenībā sadalās, ir tajos signālos, ko meitene sūta puiša virzienā. Meitene, kurā liekas, es tā gribētu, ka kāds puisis man pienāk klāt, un tas puisis taču es jūtu, kas viņam patīk, kāpēc viņš man nevar pienākt pajautāt, cik ir pulkstens? Ja vīrietis neredz rezultātu, tas ir mērķi, viņš to nesāks vispār šo ceļu iet. Tātad meitene nesūta puiša virzienā signālu. Precīzāk, viņa nedod šo sajūtu, ka ir kaut kāds mērķis. Puisis domā, ja es tikai viņai pieešu klāt, un puisim ir ļoti smagi, tā sajūta kļūdi, un ja pēkšņi viņa, ko pielīdis, tad es tikšu atraidīts un es jūtos ļoti smagi. Šeit vēlos atgādināt, ka liekas sevišķi, ja mēs esam tādā zināmā pārliecībā, garīgā pārliecībā, tad meitenes un puiši arī, esot apkārt klasēs, augstskolās, mēs, protams, ka atšķirsimies, bez šaubām atšķirsimies, jo mums ir citi pamati, un liekas, jā, bet ja es būšu tāda atturīga, ja es vienkārši neuzbāzīšos, ja es vienkārši atšķiršos un nebūšu tā kā tās citas meitenes, varbūt ne tā krāsošos un tā tālāk, tad jau es tā kā palikšu tā kā nepamanīt. Šeit ir vienmēr der atcerēties, ka tai meitenei, kurai ir visgrūtāk piekļūt, patiesībā pret viņu ir vislielākā puiša uzmanība. Tas nozīmē, ka sieviete vienmēr piesaist vīrieti tikai tad, ja viņam ir noslēpums. Un meitene, kur visu puisim atļaus, ko viņš vēlās, ātri viņu pazaudēs. Tas nozīmē, ka patiesībā pret to meiteni ir vislielākā uzmanība. Viņi pievērš, tas puisis varbūt viņi tur vērsēs ar viņu nerunāšu, kāpēc viņam kā es nevarētu tik klāt? Nē, vispār, kas tas vispār ir? Un lūk, šis ir tas moments, ka meitenes atturība ir tā, kas rada puisī to karsto vēlēšanos, to tuvāk iet viņai, un viņa tā sāk ierakstīt savu vārdu viņa galvā un sirdī. Un vīrietis vienmēr salīdzina to sievieti, kas viņam ir, kuras vārds ir galvā un sirdī, ar citām sievietēm. Un es vienkārši, kad uzzināju, es nebaidos vienkārši no šīs sajūtas, ka tā skaisti sieviete man saka, tev viņa patīk. Es saku, jā, man viņa patīk. Kā tu tā precās vīrs tā var teikt? Es saku, un tad tāpēc, ka man ir šī fantastiskā sajūta, ka tā mana sieviete ir virsotne, kur patiesībā es neesmu tās tik dumšs, lai es īstenībā viņu pazaudētu. Un tā sajūta, ka manējā ir vislabākā, gadiem ejot joprojām vislabākā, tā ir, protams, ka katru dienu jāklop šī sajūta, bez šaubām. Un lūk, šis te moments ir tas, ka meiteni, kurai liekas, spiež patrepē un vispār nesaprotu, es taču arī esmu. Un, piemēram, šis stāsts sākās, bija Ventspilī kristīgo deju grupu festivāls. Un mēs tagad viena tāda kristīgā deju grupa, un tas bija jau kaut kāds 10-15 gadu atpakaļ. Saprotiet, pavisam vienkārši varētu teikt, tās meitenes bija uzveduši tik modernas deju, un viņas bija ģērbušās tā, ka patiesībā liekas no šī festivāla pat taisno uz štangu, ja? Jo patiesībā man bija grūti noticēt, kas šajās kustībās un visā tajā erotismā patiesībā, kāpēc tur bija pieliks klāt kristīgā deju grupa. Tad, kad es runāju ar šo te mammu, savas domas teica, tas man likās drusciņi tā izaicinoši, jo tas ir mans personīgās domas, ka tā iekšiena agrāk tomēr ir parādās uz ārpus, tie ticība parādās darbos, un tas, protams, var uzskatīt kā un kā. Es sacītu, klausies, bet ja viņa šāda, un ir skolā ģērbās, izaicinoši par šo meiteni runājot, un visu laiku tā izaicinoši, un viņš sacīja, klausies, bet tu esi atpalicis, nevajag taču spriest no ārienes. Viņa taču ir ticīga meitene, es saku, bet par to jau es vispār nediskutēju. Bet tavai iekšienē ir jāparādās arī tavā ārienē. Viņa saka, nē, tu te esi atpalicis. Pagāja vairāki gadi, un tā mamma, man kā ārstu, tagad vienkārši arī, mēs esam radinieki, bet arī viņi vienkārši par medicīnas lietām, viņi man saka, zini, man ir problēmas ar manu meitu.
Es saku, kas tur par problēmām? Nu, saproties, problēmas, tagad izaugus, tagad jāveido attiecības, un viņi ir nelaimīgi ar to, ka viņai pievērš uzmanību tikai tādi puiši, kas ieraugot viņu sārieni, vēlās ar viņu iepazīties, bet viņi saprot, ka šiem puišiem nav īsti viņai pa ceļam. Bet tie puiši, kas pat ir tādi, ar kuriem būtu vienota tāda doma un pārliecība, tie, diemžēl, viņi iet garām, jo paskatoties uz viņu sārieni, uz visām tām kustībām, viņi nenotic patiesībā. Šeit vēlas atgādināt, ka vīrietis vispirms redz to, kas ir viņš pats meitenes ķermeni un ārienu. Tas nozīmē to, ka tikai vēlāk pamazām viņš iemācās ieraudzīt viņas iekšējo pasauli. Un tas nozīmē, ka ārpusē ir ārkārtīgi liela nozīme. Arī šajās attiecību veidošanā, ka var jau sekot līdz modēm, bet patiesībā tas viss rada zināms priekšstats. Un tāpēc arī meitene, kurai liekas, bet kāpēc man šitā garās, kāpēc man uzskata par tādu pavieglu īstenībā, bet es taču arī esmu, man ir par tavu iekšējo to pārliecību, vispār doma neiet. Bet problēma ir tajos signālos, ko tu raidi puiši. Šie signāli ir vairāk nekā 64 un tie ir ārkārtīgi spēcīgi un skaisti sievietes pasaules daļa. Piemēram, lūp nolaizīšana, acu nolaišana, macu sproziņas pavirpināšana. Puisis dabūt klāt patiesībā jau nav nekādas problēmas, tikai uz viņu tā stingri paskatīties, un tad, kad viņš paskatās, nolaizīt lūpas un nolaist acīm. Sevišķi jau mitrinoši lūgu krāsa, tad vispār kāds problēma. Arī runāt sakot, šis te moments ir meitene. Vienkārši redziet, problēma ir tajā apstāklī, ka tā meitene, kur likās puisim viegli, tā kā šitais iešu klāt un tā ir viegli pieejama. Bet puisim jāatcerās, ka ne tu to pieņem, bet viņa patiesībā raida signāls. Viņam ir jāapzinās, vai tu to vēlēsi vai nevēlēsi, jo tas ir ārkārtīgi spēcīgs signāls. Un meitenei liekas, es nevēlos, lai pret mani tā izturās un domā, bet viņi visu laiku raida signālus puišu virzienā, kurus uzķerot. Viņš sajūt, bet nāc tuvāk, ko tu kavējies? Un lūk, šis te moments ir tās, kad atkal visam ir sava vieta šīm signāliem, piemēram, tādā lietišķā vidē, vai arī, ja divi cilvēki attiecībās, tā signāli var iet ļoti dzirkstīt un tā tālāk, bet meitenei vienkārši jāapzinās to ārkārtīgi lielo spēku. Kāpēc šiem signāliem ir tik ārkārtīgi spēcīgs moments? Tāpēc, ka puišos, viņu ķermenī ir tāda lieta, kas gandrīz ļoti maz ir meitenes ķermenī, jo tur mazliet ir savādāk šī emocionālā noskaņa. Katrās 12 minūtēs no galvas smadzenēm uz vīriešu dārgākajām ķermeņa sastāvdaļām šīm lodēm iet signāls, ka šajās lodēs rada vīrišķo hormonu izdali. Puisis vienmēr tiek uzturēts fiziskas aktivitātes stāvokli. Tāpēc arī puišiem ir jābūt uzmanīgiem, jo īstenībā, un šeit ir viens dzīves paradoks, ko es tikai kaut kādā 12. laulības gadā sapratu, ka īstenībā tā lieta nav tik vienkārši. Meitene izsaka savas emocijas un puisim tad ir jāpārprasa, piemēram, viņi stāsta un, cik jauki, ja šis krāsas būtu pie griestiem, kas puisim, viņš meistars paņem, uzreiz pieliek pie griestiem. Redziet, vienmēr ir jāpārprasa, tu tiešām vēlies, jo varbūt, ka tās ir tikai emocijas, jo viņi uzreiz tur priecīgs tā, ko tu izdarīji? Kā tu taču tikko teici, ka būtu labi, ja krāsas būtu pie griestiem, būtu labi. Kas man ir kāds problēmas? Tu man esi bet es teicu, bet tas jau nebija tā saprotams, tas jau bija tikai tā saprotams. Arī vienot sakot, tāpēc arī šīs lietas, ka vienmēr ir jāpārliecinās, ja būtu labi, vai tas tiešām ir tas, ko viņi vēlās. Tāpēc, ja meitene vēlās zeltenu narcisi, viņai tā arī ir jāpasaka, jo savādāk, cik skaists ir zeltens narcis, tad nevajag uztraukt, viņš uztraukt kā zilu margrieti. Ar vienot sakot, ja patiesībā reizē tas nav viegli. Šī netiešā runa patiesībā iet no visām pusēm. Un piemēram, man pašam dzīvē sanāca tāda bija, ka mēs vienā skolā bija sarunāts tikšanās 3 dienā, kad mums beigsies stundas. Skolotāji tā ir pasaka skolotājs. Tagad man atnāk īziņa. Atvainojiet, mums stundas beidzās 1. Es tagad aizsūtu īziņu, tad jūs vēlaties pateikt,
ka mūsu tikšanās ir pārlikt uz vieniem. Vai, vismaz viens gudrs vīrietis, vismaz saprot. Es, protams, ka būtu brauc uz trienu, un tas, kas stundas beidzās trienos, mums taču bija sanāca trijos. Arī runāt sakot, un atkal liekas, šajās līnijās, pārējās lietās mēs it kā saprotamies, un tur, kur rodās šī berzēšanās, vai liekas starp diviem zobratiņiem iebirst kaut kas sīks, tas lielā mērā ir tas, ka es nesaprotu, kāpēc tu man brūc virsū. Tiek aizskārts vīriešu kodols. Viņš īstenībā nevisai saprot netiešo runu, un tāpēc arī, ja tas uzbrauciens diezgan spēcīgs. Tagad viens moments par vērtējumu. Tad, ja mēs runājam par to, ka meitenēm emocionāls atbalsts, tad puišiem vērtējums iepš atzinību. Un šeit ir viena lieta, kas atkal var radīt rūgtumu, un tas rūgtums tā var uzrūgt, ka patiesībā tiek aizēnots garīgās tas dzīves skaistums, jo tās liekas, mēs taču esam tik labi jutušies, kāpēc pēkšņi uzreiz tajā meitene, es tas nevar izturēt. Un, protams, ka mēs uzreiz arī apslāpējam to garu un aiziet visu šīs lietas. Ja man saka, ka puisis negrib kaut ko darīt, vai viņš liekas tāds slings un vienkārši tāds nomākts, tad jāpaskatās, vai gadījumā viņš neatrodās atzinības vai vērtējuma badā. Un šeit es vēlos atgādināt, ka tā nav slavēšana. Uzslava vienmēr tā nav, bet tas ir pamanīšana. Piemēram, ja tas piemērs, ko parasti vienmēr tā atceros, ja šeit būtu piemērs nomazgājis mājās trauks, kas loģiski jādara, abi dara kopā, kurš var, tas dara. Un tagad ienāk mana sieviete un sacīja, vau, aiziet lūdzu nopēc pienu, es uzvārīšu garšīgi ar viesputru un tā tālāk. Es tikai aiziet nopērku viesputru, es atnāku šeit, un man sieva saka, Grītsaka, arī tu varētu iznest visticamāk šajā vietā. Grītsaka pati tu vari nest, ko tu man te komandē. Un uzreiz sākās tāds milzīgs protests, uzreiz liekas, kāpēc? Ko es tādu izdarīju? Kāpēc viņš tā izturās? Protams, ka tas stāsts mazliet saspies mazliet laikā. Ir svarīgi, ka vīrietim ir vajadzīgi šie vērtējumi par to, kāpēc, to līdz mazliet pastāstīšu. Ienāk siet, saka, kāds tu malāts, redz, kā tu trauks, nomazgāji, atnes ne pienu, kāds tu redz, kāds tu mīši, un arī tu pienu atnes, šokad tu esi dūšīgs, šodien dūši. Vīrieti uzreiz rodās tā sajūta, ka visu laiku tikai tās pamanīts, Grītsaka, es pats iznesīšu uzreiz, īstenībā viņš uzreiz aiziet, viņam visu laiku, ar par šādu sievieti vīrietis vienmēr cīnās. Viņi visu laiku it kā ierakst šo vārdu, jo visu laiku rada vīrietī to sajūtu, ka tu esi kaut kas. Kāpēc? Un šagad tas stāsts ir atkal par cilvēku, par vīrieti un sievieti, ko Dievs ir radījis un patiesībā skaists radījis. Tikai sievietē ir viena lieta, kas nav vīrietī, vai gandrīz ārkārtīgi maz izteikts. Sievietē tātad, iedomāsimies atsperi, un ja kaut kas grūts un smags nospiež šo atsperi, tad sievietē ir spēja šo atsperi pašai dabūt atpakaļ. Sieviete, iedomājies, meitenīte piedzimst jau ar gatavu olšumu skaitu. Nekās dzīves laikā klāt nenāk. 100,000 olšumas apmēram un tā dzīves laikā. Puisim, šīs dzimušanas sāk attīstīties tikai pubertātes laikā un viss ir un vecumā. Ar vienmēr sakot, ko es gribēju pateikt, ka vīrietis ir pasaulē radīts, lai iegūtu jaunu informāciju. Viņā nav šis pastāvīgums. Tas jau tas seifs vai tas īstenībā kodols, kuru nedrīkst sagraut. Sieviete ir pastāvīgums, un tāpēc viņai ir šis pašaizsardzības mehānisms, ka ja viņā kaut kas nospiež, šis slavenais bet, kas var puisi vispār novest vai vīrieti var novest līdz pilnīgi bezuzēju. Piemēram, tu esi rasna. Jā, es esmu rasna, bet tādas pankūciņas šeit neviens necer. Sieviete pati, meitene ir jābūt spējai sevi atrast kaut ko pozitīvu tad, kad neviens to neatrod. Ja tas pazūd, tā ir milzīga katastrofa. Tas nozīmē to, ka, piemēram, tādas izpausmes kā anoreksija un bulimija, kad ir nogrūšas meitenes attiecības ar māti, vienmēr šiem meitenēm vienmēr ir nobrukušas viņas attiecības ar māti. Viņās šajā stabilitātē, emocionālā stabilitāte ir milzīgs sagrāvums, un tad viņas sāk neēst, jo meitenē var pateikt, viņi ir tā dušīgāk, mēs esam dažādi. Jā, tas ir sāpīgi, ka man pateica, ka es esmu rest.
bet meiteni nevar sagraut. To var atcerēties ikvienam puisim, jo pateikt sievieti, piemēram, meitenē muļķa tāda, un ja meitene pagriezīsies pats muļķis, tas nav viens un tas pats, meitene muļķa tāda nospiedīs, bet viņa kaut ko atradīs sevi pozitīvu. Jā, bet es esmu viskaistākās zeķīs, puisim nav šī spēja atdabūt atpakaļ. Un tāpēc īstenībā, pirms tu vari mut vaļā un uz meiteni kaut ko saka, tad labāk esi uzmanīgāk. Tas nozīmē to, ka apkārtējo vērtējums, bet it sevišķi sievietes vērtējums ir vīriešu pašvērtības mērs. Tas nozīmē, ka puisis var, piemēram, uztaisīt tādu, piemēram, zīmējumu, vai kā mēs tur redzam, vai šeit, un viņš var saprast, ka tādu neviens uz šīs pasaules uztaisīt nevar. Bet viņš tam noticēs tikai tad, ja kāds pienāks un pateiks, vecīt, šitāds neviens nevar uztaisīt, tikai tu. Tad viņās saslēdzās, tad atspēr atiet vaļā. Un tāpēc meitene ir ārkārtīgi jābūt. Tāpēc arī cilvēku patiesībā, ja tev līdzās ir sievieti, kas emocionāli vienmēr ir tevi saudzē un atspiež atpakaļ. Tas nozīmē, ka tāpat kā draudzējoties, un arī mēs runājam par to, ka nonāk līdz krustcelēm, un tad mēs saprotam, ka mēs tā kopā vairs nevaram būt. Tas mērs, kas parāda to, ka šie cilvēki tomēr ir viens otrā kaut ko sajutuši, ir tas, ka viņi nekad viens par otru nerunā slikti. Lai kā arī dzīvē negadās, viņi nerunā viens par otru slikti. Ja piemēram kāds puisis, ko tu tā meitenes jau? Otrs, viņi vienmēr saglabā sajūtu, ka viņi viens otram kaut ko ir nozīmējuši, viņi ir gatavi viens otram palīdzēt. Un tāpēc arī šīs lietas ir ārkārtīgi būtiski, jo tad, ja mēs esam sajutuši kaut ko skaistu un jauku, tas mums lielā mērā arī nāk palīgā. Par sapņiem tātad. Un pašā vienkārši to es noslēgumu vēlos atgādināt, ka puisis lielā mērā emocijas izsaka runājot, un ja mēs tā runājam par saudzēšanu, tad lūk šī meitenes, kur varbūt uzģērbjās tā, ka viņi raida puišu virzienā signālu un dod šo atļauju sev tuvoties. Un piemēram, tas var būt arī ļoti paradoxālā veidā, ka meitenes sēž kafejnīcā pie galda, un pēkšņi puisis pienāk, bet pienāk tikai tāpēc, un pēkšņi kaut kā tā sāk izturēt, tā interesēt, tikai tāpēc, ka viņai šeit pielikus maisa drumsteliņu, un viņi skatoties uz viņu pusi, bet pavisam par kaut ko domājot, tikai nolaist lūks vienkārši, un vienkārši pauzreiz kaut kā nolaist skatienu, tad šis reakcija uzreiz ir ārkārtīgi paradoxāli. Tad lūk vēlos atgādināt, ka ja puisis pienāks klāt tādai meitenei, kurai viņš liekas, ka viņu aicināja, un meitene patiesībā viņam pasaka, ko tu pielīdi vispār, kā tu kaut ko tādu varēja iedomāties, tad ir atcerēties vēl vienu lietu, ka puisis šīs emocijas izsviež ārā. Ja meitene izrēģē runājot, tad puisis tikai un vienīgi caur fizisko slodzi. Un noslēgumā ar to es vēlos vienu lietu atgādināt, kas ir ļoti svarīgi atcerēties. Lai tik daudz puiši neaiziet bojā, tur nodzeroties, nopīpēties, narkotikas, arī garīgā pasaulē esot, un dzīvoja diezgan smagi ir puiši, ka nojūdzās pat tā pēdiņās, ka viņi aiziet it kā uz pasaules pusi, jo viņi neatrod sevi to sajūtu, kāpēc es jūtos tik slikti, kāpēc ar to meiteni, es saprotu, ka it kā nebūtu iemesls. Ja puisis sastrīdējies ar meiteni un viss ir izrunāts, nekas vairs nav palicis. Un meitene tuvojās puisim, viņai ir jāatcerās, ka puisis vēl nejūtās labi. Viņa jūtās labi, jo viss ir izrunāts, kāds tu mīļš, es tik forši, jauki. Pēkšņi ir divi varianti. Vai, ka puisis nāk klāt, ka tu te bāzies virsū, vai pēkšņi kaut ko uzspēra kāju vēl. Pagaid, tad viss nav izrēģēts. Kas tevī vēl ir tāds palicis, viņa emocionāli sasitās. Vai viens no tādiem klasiskākiem variantiem, ka puisis pēkšņi kāds savilcies, izskrien ārā, aizskrien uz garāžu vai makšķoni vai vienkārši uz ielas, aizskrien no sarunas. Liekas, mēs taču visu izrunājām. Meitenei par to nav jāsatraucās, jo patiesībā vīrietis tikai un vienīgi var labi justies tad, kad viņš fiziski ir izrēģējis.
Tas nozīmē, ja viņš tur ir, tu viss saprati, Jūs tur viss saprati. Viņš lielā mērā. Puisim ir jāsaprot, ka tev ir jāiemācās izrēģēt fiziski pozitīvi. Jā, tu savaldījies, tu saprati, ka tu tā nevar atgrūst, aizskriet, jo tev ir jāiemācās savaldīties. Tas nozīmē, ka tev vienalga, tu nedrīkst aiziet gulēt, ja tu esi satrauks, un piemēram, man tēcis joprojām savus 70 gados, kad es satrauks tur, jāizskrien gotiņu paskatīties, vai tur sieniņš ieliks. Pilsētā nav ne malko, cips, ne īsti neko, un tad es atklāju, ka 15 minūtes vidējā tempā, vidējais temps, tas tā kā puls ir 100 reizes minūtē, nepārāk tā 15 minūtes ir nepieciešama šāda fiziskā slodze. Tas nozīmē izvest sunīt, iziesim pastaigāt, ja puisis sadrūmējies labāk, klausies, iziesim pastaigāties. Lūk, un tad, ejot, viņš uzreiz jūt šo atvieglojumu sajūtu. Nekas, ne alkohols, narkotikas, visas šīs lietas, piemēram, ja tu arī to nedari, piemēram, tāda trakums bija Ventspils pusē, ka puisis sastrīdās ar meiteni, lec iekšā uzreiz mašīnā, brauc ārā uz ceļu un tajā brīdī brauc malksvedējs, sasit visu lupatās. Ja viņš to saprastu, ka pirms tu lec mašīnā, pirms tu vienkārši 25 reizes atspiedies, vai 10 minūtes skrien pa ceļu malu, 5 minūtes uz priekšu un atpakaļ. Un ja tad tu gribi liekt mašīnā un braukt, nenotiktu tādas lietas, nenotiktu. Uzreiz puisis tā, viņš vispār sāks sev savaldīt. Sekojoši, mazliet pagriežot šo stāstu uz priekšu, ja te vienkārši neiemācies ticīgi ģimene, vīrietis vienkārši mājās domā, es savaldīšos. Tu neizdosies, tu atnāks mājās, skries pretī bērniņu, nāks pretī sievieti, un tu brīdī tu vienkārši esi sadrūmējies. Kas te ir, kurps nav vieta un bērni, ko jūs te bāžaties virsū un vispār, kas te mājās, te nekārtība un viss iet pa gaisu. Un vīrietis tādā veidā izrēģē, rokas pa kājām, un tur kaut ko paspārda. Es tagad jūtos labi. Pēkšņi uzreiz sievas bērniem, jo sieva parasti neatbild uz tevi vienkārši. Meitenes, kas te ir, ka nekārtība mājās, un var saka, ko tu kliedz uz bērniem, vīrietis jau atvieglojas te. Vienkārši saka, ko tu kliedz, ko tu te atnāc mājās un vispār. Beigās vakarā, sieviņa, ko sieviete emocionāli sasitusies, vienkārši grib izrunāties. Viņa vēl grib parunāt, tu saprats, nedod vēl šie pļāpās, vispār miegs nāk vispār. Un vīrietis savās mājās sāk justies slikti. Un nezinu, kur liekas, ka tur kaut kur ir labāk. Un viņš sāk īstenībā nojūties, tāpēc pēdiņās viņam liekas, ka kaut kur ir labāk. Un kad es parasti šādā veidā stāstu, tad es vienmēr saku, un tagad padomā, ar ko viss sākās. Ar to, ka tu atnāc mājās un norēģēji kā vīrietis. Tas viss bija normāli. Bet tikai tā reakcija patiesībā radīja tādas iespējas visu te apkārtējām, kurš te tev nāks vairs klāt, kur te bērni nāks klāt, kur te sievieti. Un liekas, viss tās attiecības sāk kaut kā ļodzīties. Tāpēc arī šīs dienas stāsta tā doma bija pastāstīt par dažām lietām, kuras ir radītas vīrietī un sievietē, bet kuras ir labāk ir zināt vai pārunājot, par tām vienkārši zināt, lai arī un ja tas neizdodas, tad es varu teikt, ka mēs esam tajā labajā stāvoklī, ka mums ir kam pajautāt padomu. Ja tu redzi, ka tu pats sevī nevar atrast padomu, un liekas, tas otrs cilvēks tev kaitina, protams, ka ir padoms, ir lūkšanas. Un patiesībā mums ir kam pajautāt padomu, tas padoms vienmēr tiks dots. Un tāpēc arī vienkārši pašā noslēgumā vēlos vienkārši nākot arī lieldienām, es vēlos uzdāvināt jums vienu stāstu, kas patiesībā arī ir par mīlestību. Rāpoja tārpiņš, viņš rāpoja, pieliec klāt vardīt un sacīja, tārpiņ, kur tu rāpo? Tārpiņš sacīja, es gribu uzrāpot tajā augstajā kalnā, jo es dzirdēju, ka no turienes varot redzēt visu skaisto ielai. Vardīt sāks smieties, tārpiņ, tev taču katrs zariņš ir kā nepārējams kalns, tev taču katra peļķa ir kā jūra, tu tur nekad neuzkāps. Arī to pašu teica
puķis, to pašu teica arī Kukainīši. Tā viņš teica, bet es vēlos tur uzrāpties. Viņš rāpoja, beigās ļoti nogura. Viņš sacīs, uztaisīšu sev māju, atpūtīšos un tad rāpošu tālāk. Un viņš uztaisīja tādu pablīvu, tādu lodi pelēcīgu un ieritinājās tajā un tā viņš nomira. Sanāca apkārt Vārdīti, sanāca apkārt Kukainīši un sprieda, ka tas izskatās pēc pieminekļu tādiem tukšiem sapņotājiem, kas nezina, ko vēlās, kas nekad to, jo viņš taču gribēja to, ko nekad nevar sasniegt. Te pēkšņi šī lode sāka plaisāt, un no vienas tās lielās plaisas parādījās galva ar taustiklīšiem, kas vairs nepiederēja tārpiņam. Un no tās plaisas iznāca ārā brīnišķīgiem spārniem, mirgojošiem spārniem taurens. Un šis taurens pacēlās spārnos un aizlidoja uz kalna galu. Mums Lieldienas arī māca patiesībā, ka kaut kas nomirstot, kaut kas piedzimst, kas var aizlidot uz kalna galu. Un mīlestība ir tā, kas ļauj piedzimt taurenim, un tāpēc arī gribu novēlēt arī jums, ticiet tam taurenim sevī un citos, jūs mīļajos. Paldies!